varat stādīties priekšā, kur tas ir horizontālā griezumā, jā, puslode, temporālajā daļā, te ir occipitālais lobs, te ir temporālais lobs, un tas ir ventriculus lateralis, cornu posterius, mugurējais rakts, un tas, kas aiziet uz priekšu, noliekās uz priekšu tā lobus temporāls rajonā, tad tur ieiet iekšā lobus temporālis. Tas ir cornu inferius. Tad šajā apliekā, nekādi bazālie kodoli nav redzami, bet te ir redzams kaut kādas atliekas no ventriculus lateralis, diviem ragiem, cornu posterius un cornu inferius. Nevaram te redzēt neko parādīt un izdomāt, kur ir pars centrāls un kur ir cornu anterius. Nevaram pars centrāls un cornu anterius redzēt. Šeit mēs esam tajā pašā apmēram vietā, bet te drusciņi varat iedomāties kaut ko no tā, ko jūs šodien rādījāt. Atkal ir tā, te zemāk, te būs talamusu vieta, un šeit ir ventriculus tertius, spraugas ar abiem talamusiem. Te ir viena vieta no corpus callosum un tās radiācio, kur tās priekšējās forceps, jā, tās priekšējās kājas aizgāja. Tad šeit ir no ventriculus lateralis priekšējie ragi, redzami cornu anterius, un starp abiem cornu anterius šodien stāstīja no otras grupas, jūs draudzīgās grupas, ka starp abiem priekšējiem ragiem ir mediālajā sienā, priekšējo ragu mediālā sienā ir septum pellucidum, kas ir starp corpus callosum un fornix iestiet, kas sadala labo no kreisās puses. Tā, mēs sakārtojam drusciņu. Nekā īpaši nav. Tad tie ir priekšējo ragu atliekas vai kaut kas redzam corpus callosum un forceps minoru, un tad šeit kādreiz varbūt ir bijis bez talamusa arī, jūs paši rādījāt tādus zīmējumus, kur jābūt ir nucleus caudatus caput, un tad ir, varētu, ja šis ir talamus, mēs pieņemam, ka tas ir talamus, tad šeit varētu būt kapsula interna, un te varētu tālāk, varētu būt tas, kas ir putamen globus pallidus, nucleus lentiformis, un tad tālāk jau vairāk nekā nav. Varētu tā iedomāties. Tad tas, ko es tagad iedomājoties, it kā rādu, nucleus caudatus galva, talamus griezumā, un te ir šī te vieta. Un te tās šķiras, kas corpus callosum priekšējās savienotājas šķiras. Ja mums tādas kaut kādas schēmas un zīmējumi ir priekšā, mēs vēl paņemam šādus preparātus, tad kopā mēs kaut kā varam tikt galā. Tik nabadzīgi tā dzīve ir. Šo jau mēs esam redzējuši vairākas reizes, vai jūs gribat to redzēt? Atkārtot, jā, fisūra, mediāna, anterior, pirms. Mediāna, posterior. Laterālis. Dekursācija piramīda. Sultpedulārs. Eminencija piramīda. Tās kājas apakšējās. Vidējās. Tad pedunculīts cerebra. Kas šīs personēm? Pedunculīts cerebra. Fossa interpeduncularis. Tas ir facies dorsalis medulla oblongata.
gracias, darkul nuclei gracias, partículas cuneatis, darkul nuclei cuneatis. Pedunculīts cerebellāris inferiores. Tā, ko es māku zīmēt. Tad ir plāns spīt, ko jūs arī esat redzējuši, te varat iedomāties, ka tie ir ventrikulus klatus. Ventrikulus klatus, protams, un no postromboīdiātos topogrāfiskos trigonum nervus poplosīt, trigonum nervus vāgi. Tad pedunculīts cerebellāris superiores, šī ir kāda smadzeņu vieta. Tā ir vēl tīla. Isthmus rumpenes cephalī ar pedunculīts cerebellāris superiores un te bija vēl medulāris superiors. Šīs, kas par smadzenēm? Tas ir mezencephalon ar lamina tecti. Pedunculīts cerebri ventrāli, dorzāli lamina tecti. Arcolī. superiores. Inferiores. Brachion. Un griezumā, bija kaut kur tāds vēl griezums, kur varēja redzēt to substanciju mīgriešais ir aqueductus cervicus, te ir no ventriculus tertius, ventriculus cardius, un bija vēl tāds, kur atcerieties substanciju mīgriešais tādu skatījām, un šodien tas nav izlaut. Tērā līdzīgs kā šis griezums, bet tikai tāds augstāks griezums. Līdz ar to varēja redzēt, kā substancija migrāta daudz, gan cefalon 3, 2 daļas.